Pionieris ir zīmols, kuram uzticēties, un ziemas rapši, kā arī kukurūzu hibrīdi no Pioniera piedāvājuma ir daļa no Corteva Agroscience produktu klāsta. Un 2025. gada rudenim esam sagatavojuši ziemas rapšu sēklu piedāvājumu, par kuru es arī nedaudz vēlos pastāstīt. Tajās situācijās, kur ir nepieciešams hibrīds agrākajiem sējas termiņiem, no Pioniera produktu klāsta noteikti varam izmantot PX141 hibrīds, puspunduru hibrīds, kurš tātad raksturojas ar kompaktu augumu rudenī, līdz ar to arī vieglāk sagatavot augus ziemošanai. Un otrs hibrīds, kurš tiek piedāvāts agriem sējas termiņiem, ir punduru hibrīds PR44D06, jau daudzus gadus pārbaudīta vērtība Latvijas laukos, raksturojas ar ļoti kompaktu auguma veidošanu rudenī, līdz ar to arī vieglāka ir augu augšanas regulācija, lai nostiprinātu augus ziemošanai. Manuprāt, ka tas tomēr ir mīts, ka mums puspunduru hibrīdi un punduru hibrīdi dod zemākas ražas, jo demonstrējumu dati un arī tās situācijas, kur mums ir nepieciešami šie vai šāda veida hibrīdi, nodrošinās augi ražas potenciālu, un augu ražas, ziemas rapšu ražas ir līdzvērtīgas gara auguma hibrīdiem. Savukārt optimālajiem un vēlākiem sējas termiņiem varam piedāvāt vairākus hibrīdus, un kā pirmo pieminēšu PT303 hibrīds, kurš ir jau Latvijā pārbaudīta vērtība. Iesakām optimālajos sējas termiņos. Hibrīds raksturojas ar ļoti labu ziemcietību, ļoti spēcīgi atjaunojas arī pavasarī. Hibrīdam PT303 būs raksturīga vēlāka ziedēšana pavasarī, tajā pat laikā augi nozied vienmērīgi, un ražas novākšanai hibrīds būs gatavs uz optimālajiem ražas novākšanas termiņiem. Kas vēl raksturīgs ir PT303, ļoti laba noturība pret postošākajām krustziežu slimībām un arī ļoti laba veldres noturība. Nākamais hibrīds, ko vēlos pieminēt, ir PT312. Arī iesakām optimālajiem sējas termiņiem. Hibrīds, protams, raksturojas ar izcilu ziemošanas spēju, labi ataug pavasarī un būs ar vidēji vēlāku augu ziedēšanu pavasarī. Arī, protams, raksturojas ar ļoti labu veldres noturību, un PT312 ir sakopots arī tātad noturības pret postošākajām krustziežu stublāju slimībām. Nākamais hibrīds, ko vēlos pieminēt, ir PT315, kuru mēs pat ieteiktu vēlākiem sējas termiņiem, jo tas ir redzams pēc augu attīstības un veidošanās rudenī. Tātad noteikti neizmantot šo hibrīdu agrākiem sējas termiņiem, jo būs problemātiski ar tā regulāciju ieziemošanai, bet hibrīds raksturojas ar ļoti labu ziemcietību, ļoti labi atjaunojas pavasarī un izteikti raksturojas arī ar nedaudz vēlāku augu ziedēšanu. Tajā pat laikā tātad raža nogatavojās vienmērīgi, saulaicīgi un ir optimālajos termiņos novācama. Un, kā jau teicu par abiem iepriekšējiem hibrīdiem, arī ir selekcijas ceļā PT315 ieliktas noturības pret postošākajām krustziežu stublāju slimībām. Un vēl ir viens hibrīds tajās situācijās, ja mums ir nepieciešama aizsardzība pret krustziežu sakņu augoņu izraisītu infekciju, ja tāda ir novērota, atklāta jūsu laukos, tad varam ieteikt PT284 hibrīdam, kuram ir tolerance pret krustziežu sakņu augoņiem. Vēl es vēlējos pieteikt par Pioniera ziemas rapšu sēklu fasējumiem. Šai sējas sezonai Pioniera ziemas rapšu sēklas būs fasētas pa 2 miljoniem vienā sējas vienībā, tātad 4 hektāru platībai. Un vēl ir vērts pieminēt arī sēklu kodnes. Mēs varam piedāvāt šim rudenim divus veidus. Viens no veidiem ir tātad Senigold plus Lumidapt Optima, Senigold fungicīda kode, Lumidapt Optima
palīgvielas sēklu sadīgšanā. Un otra versija kodinātajām sēklām būs Senigold plus Lumidapt Optima un plus Lumiposa. Tātad vēl papildus ir Lumiposa, kura ir insekticīda kodne sēklu dīgšanas laikā aizsardzībai pret postošākajiem kaitēkļiem. Nu jā, te mēs esam uz ziemas rapšu lauka maija vidū. Protams, rapsis laikam šajā brīdī ir visskaistākais tajos dzeltenajos ziedos. Tomēr ir vērts pasakot šķirnēm un arī hibrīdiem vēlāk veģetācijas periodā, un es piedāvāju vēl vienu tikšanos pēc mēneša vai pusotra, kad mūsu rapsis būs pilnībā noziedējis un izveidojis pāksteņus. Tā kā, lai mums izdodas, lai mums veicas, un tiekamies vēlreiz šajā sezonā.